Land Roveram parādīsies problēmiņa, teka eļa tur aizmugurē no sadalas blīvslēga. Problēma ir tāda, ka piekļuve ir ļoti interesanta. Šis darbiņš būs tāds diezgan interesants, jo jālien būs tur aizmugurē. Šo te remontu, lai veikt, ir vairāk varianti. Viens variants ir celt nost kuzavu, to es galīgi negribu darīt. Otrs variants ir ņemt nost karbu, tos arī negribu izdarīt. Un tad trešais variants ir ar speciālu instrumentu palīdzību mēģināt to saļņiku samainīt šādā te veidā. Dīlers ir paredzējis to darīt, ir speciāli instrumenti, protams, kuri maksā kā niera. Paskatījos, tur principā, lai tos instrumentus vien nopirkt kaut kādas, nezinu, tur bija, man liekas, ka 1000 eiro tos visus instrumentus sapirkt. Nu, katrā ziņā tur vienkārši kosmos tiem instrumentiem. Tā kā dažus instrumentus uzstāsīju pats, pēc tam viņus parādīšu. Nu, tad jau redzēsim, kā ies ar šito darbiņu, bet jā, šis tāds darbiņš tāds diezgan izaicinošs būs, bet, nu, ko, baigā atkāpes mums varianti nav. Mēģināsim un skatīsimies, ko tad mēs sačakarēsim vai nesačakarēsim. Tā, pirmais, ko mēs daram, laižam ārā gaisu no pneumosistēmas. Kāpēc mēs to daram? Jo šis te auto ir diezgan augsts un tas vienkārši uzlabo komforta līmeni, vieglāk strādāt, nav vairs uz pirsgaliem jāstāv un tādā garā, bet, nu, jā, ar visu to viņš tāpat diezgan augsts ir, bet tas uzlabo nedaudz situāciju. Tad gaisa nolaišanā notiek caur diagnostikas datora, nu, vai arī krūmu variants, jums vienkārši iedurat nazi, iedurat nazi pneumosistēmu un izlažat ārā, bet nē, tas joks, nekādas nažas nevajag durt. Tā, kur mēs tagad ejam? Ejam. Tā mums atrod ir gaisa kontroles modulis. Tā, kur nu mums ir. Ziniet, baigi grūtis par reizē filmēt un skatīties. Tā kā, sorry, bišķi tāds bremzīgs esmu. Tā. Ride lever control module. Lūk, tā, ejam iekšā. Nē, šeit laikam tas nebija, tas bija pie speciālām funkcijām. Samuldējos, tā, hot functions. Piekare. Tā. Lūk, air suspension deflation. Ok, ejam iekšā. Blā, jā, kaut kāds drošības figņas. Un laižam ārā visus gaisa atspars. Jā, protams, jā, ieslēgsim, jā, avārijas gaismas, protams, jā, ok. Ok, un viss. Tā, nu ko? Esam uz atbojņikiem. Tagad mums, teiksim tā, pār kādiem 10 centimetriem parādījās labāks augstums, vieglāk piekļūt. Kaut kā tā, nu, tad sāksim laikam pamazām tur ņemties ap to motoru. Dekoratīvais vāks tad uņemts, un tad tas saļņiks mums atrodas tur aizmugurē. Tur arī atrodas zobsiksna, tā kā jūs redzat, jā, piekļūšana būs jautra. Tad, ko mēs darīsim? Paņemsim plasmasas nost. Šī te antifrīz caurula nost būs jāņem. Akumulātors jāatvieno, bija arī vaduša guta, laikam priekšā būs štepseļi jāatsprauž tie un jāatvieno, jāpabīda sāņus. Un jāmēģina tad tur piekļūt aizmugurē sākotnēji pārsagam, kas aizsadz zobsiksnu. Nu, un tad jau plus mīnus pa kaut kādiem solīšiem iesim, mēģināsim saprast, kas un kā. Tā, pagaidām esam tikuši tik tāli, noņēmam šo te antifrīz cauruli. Interesanti piekļūt šīm te skrūvēm. Jo skrūvis ir no aizmuguras, ja viņas ir stipri pievilktas, tad jums ir diezgan nelāga diena. Atvienojam degvielas caurulis, protams, saliekam visur korķīšus degvielas caurulēs, ja. Visur saliekam korķīšus, lai netiek iekšā kakas.
Tad aizmugurē izņēmam šādu te plasmasu, kas atrodas šeit. Vādu aizsardzība, pat nevar īsti redzēt, kur viņi ir. Jā, diezgan interesanti šito te paņemties, bet nu ārā varēja dabūt. Un jā, atspraudam štepseļus, te, kur šis te pneimas vadības bloks, augšā dzinējas vadības bloks, un tad vienkārši pabīdam sāņus šos te vadus. Un tagad jā, mums ir, cik nu var būt, jau kaut kāda neliela piekļuva sākās. Sāka parādīties kaut kāda piekļuva šim te aizmugurējam vākam, kur mums atrodas zobsiksni, kas piedzen degvielas sūkni, un tur atrodas arī pats saļņiks, kas mums ir nepieciešams samainīt. Tad noņēma aizmugurējās zobsiksnes aizsargu vāku, kā varat redzēt, jā, tad diezgan labi tek tas saļņiks. Viss ir slikti. Tā kā, jā, tūlīt ņemsim, visticamākais mēs griezīšu nost to zobsiksni, jo man ir jauna zobsiksni. Ņemšu no zobsiksnu un jau pamazām sākušu mēģināt ķerties klāt pie šī te saļņika. Šajā gadījumā es zobsiksni vienkārši pārgriezu aizmugurē, jo tad viņu vienkārši ir vieglāk noņemt, jo tur baigi grūti piekļūt tam spriegotājiem ir. Bet tā kā ir jauna zobsiksna, tad principā šādi varam darīt, nekādas problēmas, vienkārši griežam pušu. Un tad jau, kad apakaļ liksim jauno zobsiksni. Spriegotājs arī ārā ir, kā jūs redzat, ja, viņu nav iespējams īpaši nospiest. Viņš ir automātiski spriegotājs. Principā, kā jūs esat viņu drošības tāpu izrāvuši no šī spriegotāja, viss viņu vairs īsti apakaļ nevar nekādā veidā atspriegot. Tāpēc arī nākās to siksnu griezt. Nu, kaut kā tā. Tā, šeit tad pirmais instruments, kas mums ir vajadzīgs, paštaisīts, kā redzams, jā, izskatās jau pabriesmīgi, bet, nu, cerams, ka funkcija pilda. Tad kāda tā doma ir ar šo te, tūlīt uzlikšu, ar šo te 3 pīķiem, jā, vienalga, kā mēs ieķeramies šajā te zobratā, kas mums atrodas dzinēja aizmugurē. Tā būtība izskatās aptuveni šāda. Lūk, viņš ieiet sazobē un nofiksē zobratu vietā. Tajā pašā laikā mēs spējam piekļūt skrūvai, kas mums jāatskrūvē ir, un šeit ir tāds caurums, urbums, jā, pareizi sakot, nevar teikt caurums. Un šis te urbums ar tādu caurulītes palīdzību, es jums parādīšu grūti jau izskaidrot, caur caurulīti piestiprinās pie šī te, fokusējies draņķi, pie šī te kronšteina. Līdz ar to, kas notiek, mēs ar šo te instrumentu palīdzību nofiksējam šo te zobratu, lai viņš negrieztos, un tad tādā veidā mēs varam mēģināt atskrūvēt šo te skrūvi, kas tur vietā šo te zobratu. Bet, tā skrūva ir pievilkta diezgan labi, tā kā redzēsim, kā ies. Un, lai tiktu klāt šeit skrūvē, tad ir otrs instruments, ko es jums tūlīt parādīšu, lai pie viņas varētu tikt klāt vispār šīs skrūvas. Tūlīt jums parādīšu. Šādi tad izskatās sadals vārpsta nofiksēta vietā, un tā kā sadals vārpsta tagad ir nofiksēta, tad var sākt mēģināt skrūvēt vaļā šo te skrūvi, kas tur šo te zobratu. Un tad, lai atskrūvētu šo te skrūvi, šis te paštaisītais instruments izskatās aptuveni šādi, pagarinājums. Vienkārši pagarinājums, kuram ir gals uzsildīts, saliekts 90 grādos, ko mēs ar to panākam. Pirmkārt, iespraužam muciņu, uzliekam virsū uz skrūves, un tad ir T-veida savienojums. Šāds te. Uzliekam tā, tūlīt 90 grādus par tviņa, un mēs iegūstam kaut ko līdzīgu U-veida dzelzim, kas principā apiet apkārt motoram, un tad ar šo rokturu palīdzību mēs attaisam vaļā to skrūvi. Kaut kā tā es dabūju vaļā šo te skrūvi, es jau principā skrūvi jau atlaidu, viņa jau sāk skrūvēties.
tā kā tajā ziņā viss kārtībā. Nu, tad, principā, šāds te brīnums. Šādi tad izskatās noņemtais zobrats. Kā redzat, jā, viņš diezgan labi saķēries ir iekšā, pats uz savu svaru nost nekrīt. Un arī caur šo te caurumu, urbumu, pieejama piekļuva šai te skrūvai, ko mēs arī attiecīgi atskrūvojam ar šo te 90 grādu instrumentu. Nu ko, principā, smagākais, es domāju, laikam, ka ir izdarīts. Ķersimies klāt tad pie saļņika demontāžas un montāžas. Tā, nu traks var palikt, jā, bet saļņiks ir ārā. Redz, kur saļņiks? Fords. Riebjās Fords. Bet, nu jā, re, kur Fords, oriģinālais saļņiks, nekas te nav mainīts. Tad kā es darīju? Viss rokas saskrāpēts. Izmantoju šādu te instrumentu. Ko es darīju? Es uzmanīgi aizlaidu viņu garām, pēc tam pagriezu viņu un šādā veidā izrāvu ārā viņu. Koročā, jā, paņēmos diezgan ar šito te visu pasākumu. Nofilmēt, diemžēl, tur neko nevar, jo, kā paši redzat, piekļuvi tur ir nekāda, bet saļņiks ir ārā un, principā, bišķiņ pietīrīsim sadaleni, cik no to var izdarīt, tur no aizmuguras virsmu, es domāju tieši, un liksim apakaļ jauno saļņiku. Gribēju tad parādīt, cik jautrā un, jā, teiksim tā, lielā dupsī atrodas šī tā vieta, kur tas saļņiks jāizvelk ārā ir, jā, kā redzat, manas rokas, nezinu, vai kamerā var redzēt, tas prasa savus upurus, visas rokas ir apskrāpētas. Un tad, jā, principā visi šie darbi notiek tikai ar spoguļu palīdzību. Un, jā, kā redzat, šeit ir tas saļņiks, kurš mums bija jāizvelk ārā. Varat redzēt, cik jautrā vietā viņš ir novietots. Lūk, cerams, ka var redzēt. Jā, nu, un tad kaut kā tā tas viss notiek. Ļoti jautri, bet, nu, ko darīt? Darbiņš jāmīl. Šeit tad jaunāks saļņiks, pa kreisi Ellerings. Viss ir tā kā jābūt pēc izmēriem. Tad nians šim te saļņikam. Pirmkārt, tā arī uz paciņas uzrakstīts ir, viņu nedrīkst eļot. Nekur eļas nedrīkst būt virsū. Šis ir PTFE saļņiks, un arī uz paciņas ir rakstīts, ka pirmkārt viņi nedrīkst eļot, otrkārt, kad šo saļņiku uzmontē, dzinēju nedrīkst darbināt 4 stundas, jo saļņiks ieņem, teiksim tā, savu vietu, viņš pieguļās, un tikai tad jūs drīkstat darbināt dzinēju. Tā kā ņemiet to vērā, ja jums ir šādi te darbi, nu, šoreiz gan lasiet instrukciju, ja. Es jau pirms tam esmu teicis, ka īsti vīri instrukciju nelas, bet, nu, šajā gadījumā varbūt, ja jūs to nezināt, tomēr vajag šo te instrukciju palasīt. Tā kā jā, tas ir svarīgi, ņemiet to vērā, lai nebūtu problēmas pēc tam. Un visbeidzot, lai saļņiku, teiksim tā, ielikt atpakaļ vietā, esmu izvarpojis šādu te speciālu čaulu, jā, tā varat to teikt, čaulu. Pirmkārt, ko viņi dara, viņi iecentrējās pret sadalsvārpstu, šis te centra urbums ir tieši tikpat liels, cik sadalsvārpsta. Tad doma ir kāda, mēs uzliekam saļņiku, šādi te pagriežam, šeit ir cauri urbums, ieliekam iekšā skrūvi un, principā, ar skrūvas palīdzību iestumjam iekšā saļņiku. Principā ievelkam viņu iekšā, tādā veidā viņš paliek precīzi, teiksim tā, iecentrēts. Un vēl kas ir svarīgi, jums šis saļņiks ir jāiestumj par 1 milimetru dziļāk nekā, teiksim tā, bloka mala. Ja, tāpēc šeit ir tāda fāzīta. Saļņiks tātad tiks pastumts iekšā šajā te sēžā 1 milimetru dziļāk.
un tad tas būs tā, kā būs noteikusi rūpnīca. Kāpēc tieši tā, neprasiet man, bet, fakts ir tāds, ka šo te saļņiku vajag nevis līdz ar malu, bet 1 milimetru dziļāk. Kaut kā tā. Saļņiks ir vietā, un principā varam sākt lipināt visu apakaļ. Principā viss tas pats, tikai apgrieztā secībā. Tā tad liekot apakaļ zobratu, kā redzams, oriģināli no rūpnīcas ir bijusi vītņu līme, tāpēc arī šajā gadījumā lietojam zilo vītņu līmi, jo, kā redzams, zobrats vietā turās tikai uz bērzes palīdzību, viņš ir piespiests, nav nekāda šponkas, ne konusa, nekā tāda nav. Tā kā, kad šo skrūvējam apakaļ, mazliet zilās vītņu līmes un valkam klāt. Spēks, protams, kad nekādu konkrētu spēku nevar, man liekas, ka tur bija 90 vai kā tur bija 70 ņūtonu un 90 grādi, laikam tāds es pareizi neatceros īsti, kā tur bija pareizi, bet pievilkšanas spēks, diemžēl ir jāņem aptuveni, jo nekādu dinamometrisku atslēgu loģiski, ka es tur iebāzt iekšā nevaru, tāpēc pievelkam uz sajūtām, nepārcenšamies, bet, tas tāda viena maza niansīta. Šeit tad jaunā zobsiksna degvielas augstspiediena cūknim. Tad lūk, kur tas pins ir, ko izraujot ārā, šis spriegotais automātiski piespriegojās un apakaļ jūs vairs viņu īsti nevarat atspriegot. Tāpēc arī ņemot nost šo te siksnu, viņā vienmēr ir jāgriež, jo īsti nekā savādāk jūs nevarat noņemt. Ja jūs skrūvējat ārā šo te skrūvu, vienkārši viņš sāk liekties zem leņķa, un tad pastāv ļoti liela iespējamība, ka jūs samētāsiet vītnes. Tāpēc, ņemot nost šo siksnu, vienkārši parasti viņu griež pušu ar nazi, un tad šis spriegotājs atspriegojās. Un, kur jaunā Bosch siksniņa, nekas tāds īpašs. Galvenais liekot spriegotāju apakaļ, trāpam šito te iekšā pareizajā slotā, un, principā, ar to arī viss liekam apakaļ siksnu, aizmugure tur nav nekādas metkas, vienkārši liekam virsū šim te augstspiediena cūknim, nav svarīgi, kādā pozīcijā viņš apstājās, tā kā tas nav jāņem vērā. Nākamajam 4. Discovery tur ir sūknis jānoliek uz metkām, bet 3. Discovery ir principā vienalga, kādā pozīcijā paliek sūknis. Tā, mēģināšu parādīt, kā tad tā siksna izskatās. Diezgan interesanti piekļuva. Esmu tagad iebāzis telefonu iekšā, tur, kur saule neiespīd vienā vietā. Tad tā kā jūs varat redzēt, kā šā siksna izskatās, uzmontēta jauna šeit spriegotājs apakšā. Un tad zobrats. Mēģināšu tagad sagriezt. Zobrats tad šeit. Var redzēt, kā tā siksna izskatās. Tā. Šeit lūk tad zobrats pats. Nezinu, vai tu par kaut ko redzēt var. Tīrus tausta tikai strādāja. Tā kaut kā. Tā kaut kā caur vienu vietu, jopcik popcik. Viss rokas saskrāpēts, bet, darbu var izdarīt. Daudz saka, ka jāceļ nost kuzovs. Nē, tā nav taisnība, nav jāceļ nost kuzovs. Bet ērti nav viennozīmīgi. Un, protams, kad liekam apakaļ visu štepselīšu, īpaši šim te Discovery, viņiem atrodas tādā interesantā vietā. Mēdz šad tad ūdens tur tik klāt, tāpēc visu štepselīšus smērējam ar silikona līdzekli. Te vismaz tā rakstīts ir silikona izsmidzināmais līdzeklis. Tad lūk, smērējam visu štepselīšu silikona izsmidzināmo līdzekli, lai mums nebūtu problēmas, kaut kādi mistiski gļuki, jo šīs te vietas šad tad mēdz apsūbēt, un tad sākās visādi brīnumi, un mašīna neiet, domājam, kas un kā. Tā kā, ja ir izdevība, smērējam šos te štepseļus visus. Šeit viss salikts, tā, pārlikšu gaismu.
Antifrīz trūba apakaļ, degvielas trūbas apakaļ, viss ir pieskrūvēts, saštropēts, tā kā viss kārtībā, tas ir. Tagad, principā, jā, neaizmirsu pateikt, ka pēc noņēmu ventilatoru, lai varētu motoru pagriezt. Bet, nu, nekas īpaši tāds veņķiks un 2 plasmas gabali jāuzliek. Un, principā, darbs pabeigts. Tātad nogaidīsim šīs te 4 stundas, kurās mēs nedrīkstam šķilt mašīnu. Šķilsim augšā un skatīsimies, kas notiek. Sagāja vai nesagāja. Būs interesanti pašam. Tā, šeit mēs esam pabeiguši. Salasīts viss apakaļ. Un tad beidzamais darbiņš ir caur diagnostiku pacelt apakaļ pneumosistēmu. Nu tad ko? Pēdējais darbiņš palicis. Pirms varam šķilt. Tātad jāpaceļ augšā apakaļ pneuma. Kā redzams, uz doto brīdi sarkana kļūda pneumosistēmā, bet to esmu izraisījis es. Un suspension enable mums vajag. Un ok. Start the engine. Un. Tas arī viss. Piekare apakaļ pie dzīvības. Ok. Nu, kaut kā tā. Esam pabeiguši remontu. It kā viss kārtībā uz doto brīdi. Motors rūts, kā redzams. Būs nedaudz jāpabraukā. Pirmkārt, jānomazgā viss tā vecā eļļa nost. Un tad jāskatās, vai remonts izdevās vai nē. Es jau saku, ka viss izdevās. Viss būs kārtībā. Nu, kaut kā tā, jā. Tiekamies nākamajā video un pīsiņš. 2 days later. Follow-ups pēc 2 dienām. Un, protams, kā jūs domājat, kas notiek? Tā. Kā redzams, eļļa tek tikpat daudz, varbūt pat vēl vairāk. Jā. Dievinu šo mašīnu. Jā, visi darbs, ko darīja pa diršanu. Tā kā tur ir pierobežot piekļuvu aizmugurē šim te saļņikam. Īsti nezinu, kas tur notiek. Katrā ziņā, kas mums būs jādara, būs jāceļ nost kuzavs. Tā kā būs jauns video par to, kā nocelt kuzavu šim te brīnišķīgajam automobīlim. Līdz šim esmu samainījis vārstuvāka blīves, eļas dzēsētāja blīves. Karoči, viss ir samainīts. Izņemot bija nesamainīts šis te blīvslāks, tos arī samainīja, un tāpat šī te eļa tek. Tā kā īsti nav pieejams, teiksim tā, vizuāli es nespēju saprast, no kurienes tek, tad vienkārši nāksies celt nost kuzavu. Jā, pastāv 3 varianti, kas pa problēmu, vai nu ir sačakarēt sadalēne, vai nu esmu sapisies meistarībā, arī tāds variants pastāv, kaut ko esmu sadirsis, uztaisījis ne tā, vai arī 3. variants tad ir šī te sadalas tāds tā kā vāciņš, kas piespiež šo te blīvslēgu. Tas pats vāciņš ir pieguļ pie galvas, un viņš ir, teiksim tā, vai nu atskarojies, vai bojāts, vēl kaut kas tur noticis ir. Katrā ziņā, jā, tāda nu ir dzīve ar Land Roveru, jā, forši, vismaz būs kontents. Jā, labi, tad jau tiekamies nākamajos video, un tad jau redzēsiet, kā mēs ceļam nost kuzavu. Davai, pīsiņš!